Esiet sveicināti, cienījamie florbola līdzcēji Guda Hill TV. Uvis Igals un Mārtiņš Čerhovičs ar jums kopā. Mēģināsim turēties līdz pēdējiem. Turēsimies līdz pēdējiem. 2013. gada 1. aprīlis. Latvijas čempionāts florbolā. Fināla spēle, otrā fināla spēle. Savā starpā tiekas Lielvārde pret Lekringu. Precīzi statistika nemācējuši teikt, bet vispār no kopējā florbola spēlētājiem, kas ir šeit Aleksandrs Abramovs! Kreisajā vārds stūrī mazākumā. Viņš ir mazliet aiz centra. Iemet vārtus. Lielvārdē bija vairākums. Viņi varēja būt pirmos, bet tomēr Lekrings atklāja rezultātus. Lūkā 1-0, un tas viss mums nospēlējot apais 5 minūtes un 2 sekundes. Jā, redzējām, aizsargs deva tālu piespēli. To mazliet pieskārās aizsargs, nokrita uz zemes, tieši uz sitienam Aleksandram Abramovam. Metiens kreisajā augšā stūrī, un Lekrings izvirzās vadībā. Visās arī, ka Kostas akmeņu lauku mazliet saskrējās kopā tur laukuma vidu, un tā arī īsti nevienam tā bumbiņa kontrolē nenonāca. Jā, bet šī bija epizode arī, ko dažkārt arī florbola treneri saka, ok, ja jūs metiet tālās gaisa bumbas, un ja pretinieks viņu apstādina ar augumu, tad bumbai krītot lejā, tu vari skrienot garām šo bumbu pārtvert, un šobrīd bija neveiksmīga. Pretī, Arts Savins. No tāds pašs attālums, tikai pa zemi. Atbildēja ļoti ātri. Status quo atkal ir 1-1. Jā, lūk, ātri tiek panākts nešķirts 1-1. Divas piespēles. Tāls sitiens. Krūmiņš vārtos neredzēja, uz kur pus bija, un par zemi arī tā sasniedz vārtus. Vārtu kreisajā apakšējā stūrī šoreiz. Pirmajā trešdaļā nospēlēts gandrīz 10 minūtes. Ļoti ātri aizritējuši šīs 10 minūtes. Tāls virsnīšu metiens. Redzējām, vārtiem priekšā bija. Labi, atsir bumbiņ. Jurševskis piespēle. Ingus Laiviņš metiens vārtī! Grūti pateikt, kas notika Lielvārdē, bet Vistīts izdarīja tālu metienu. Ok, viņš ir tāls metiens. Savu komandas biedri ir pie vārtiem Krumņam. Krumņš ar dūrēm atsir bumbiņu. Un mēs kāpēc Lielvārdas komanda apstājās šī mirklī, kamēr Lekrings trietāk devās uzbrukumā. Kaut gan arī izjās, kad viens no Lielvārdas spēlētājiem vēl mainījās, bet šeit, lūk, atsita jau. Mēs redzam, ka 2 tikai it kā spēlētāji palikuši, 3 jābūt aizsardzībā un 3-3 Ingus Laiviņš vidū. Un jābilst, kad Kostas mazliet noslinko, varbūt varēja pieskiet. Abi aizsargi nostājās arī mazliet līnijā. Redzējām, Virsnītis, Torsters, abi tā kā sargāja, bloķēja, bet Ingusam bija brīvs metiens un metot vārtu rāmī garām vārtu sargam. Arts Savins rāda, ka būs otrā kombinācija, tad kaut kas mainīsies. Kostas sevs vidū, metiens un vārtu. 2-2. Lekrings pagaidām pieviļ mazākums, respektīvi pārkāpumu, noteikumu pārkāpumu, un lūk, abi vārti vairākumā Lielvārdē. Jā, Lielvārdi izmanto šobrīd 100% vairākumu, 2-2. Redzējām arī saspēli, kāda notika arī starp diviem spēlētājiem. Viens spēlētājs iet tālāk, atmet otram spēlētājam, tāls metiens, un Virsnītis palec malā. Krūmiņš neredzēja varbūt bumba tik labi, un bumba ielido vārtos. 11 minūtes un 56 sekundes, un jau 4 vārti atšķirībā no pagājušajās spēles 60 minūtēm. Tāda cīņa, šobrīd pārkāpums, bumbu Lekringam, bloķēšana. Spēle. Lekrings arī ir vārta Andris Malkovs. Virsnīgs vēl aizvien dusmīgs tiesnešiem. Jau iepriekš bija dusmīgs, tagad aiziet vēl skaidroties. Nu, te mēs redzam, jā, kad iepriekš epizodē viņš rāda, ka turēja uz rokas. Sanāca tā, ka pirms izspēles viņš bija ļoti lielā diskusijā. Tiesnesis noteikti patērē arī cilvēks enerģiju, un es saprotu, ka ir dusmas. Varbūt kaut ko tiesnesis neredzēja. Redzam, šobrīd izspēles vietu norāda tiesnesis. Ingus Laiviņš atdod piespēli. Vārtsargam arī priekšā arī bija Lekrings spēlētājs. Salcevičs pārvietojās. Un Andrim Malkavam metiens vārtu rāmīm. Virsnītis otrā malā, un arī gandrīz kļūdās, un Rīsmans nenozog tomēr viņam bumbiņu, un bumbiņu tiek piesāt Torsterām. Ingus Laiviņš iet aktīvi virsū, pa diviem noņem bumbiņu, Rīsmans met garām vārtiem. Jā, garām vārtiem, un mēs šeit no šīs pozīcijas neredzējām. Bet redzēt, cik aktīvi, it kā atļāva 2-1. Tur dzīvoties, Virsnītis pagājis, deva piespēli pāri savai teritorijai, un vārtī!
Jurševskis. Klasiskā izspēle. Ingus Laiviņš, Arturs Jurševskis. Kārtējie vārti Latvijas čempionātā. Šobrīd tiek finālā. Svarīgi vārti. Redzējām, Ingus pacīnījās par bumbu. Aizvārtai mazliet to kontrolēja. Piespēle Arturam. Arturs raida precīzi vārtos. Šobrīd Ingus to piekontrolē mazliet. Un skatāmies, atļauj. Un Arturs atrod pozīciju. Labu pozīciju, kur spēlētājs līdz galam viņu nenobloķē. Nu, viss sākās šī epizodē no tā, ka virsnīca pavirš Tosarim pa gaisu met bumbu. Un viņam klāt uzreiz bija Ingus Laiviņš, Rīsmans, un tur arī tā jēdz, kas sākās pie lielvārds vārtiem, pie kā tas noved pie 4-2 un 4 minūtes vēl jāspēlē šī trešdaļā. Redzam, ka īsti nezinu no Andris ir Jāni, varbūt tās īsti nevar sadalīt, kurš vai arī atstāja brīvu skatu Kromiņam. Un pieslēdz vairāk ārējos metienus. Tomēr vārtu priekš ir. Ok, ja šādu lēmumu pieņēmis ir Ārts Malkavs, tad lai viņš tā dara šobrīd. Bumbu Mārtiņam Rieckim, viņš kontrolē bumbu, iespējā! Vārti! Lielisks metiens devītniekā! Mārtiņš Rieckis, un es vienmēr palikšu pie tā, ka viņš ir mazākuma speciālists. Un viņš atkal gūst vārds mazākumā. Kaut kur lielāks spēlētāji kaut ko neizsako līdzi, jo nu nebija tāds moments, ka jau no paša sākuma viņi izgāja 2-1. Skatāmies, šeit Pāķer. Lūk, 2-2 bija ļoti labi. Mārtiņš Rieckis pavilka prom akmeņu lauku. Precīzi metiens kreisajā augšējā stūrī. Vai akmeņu laukam nebija jāsako līdzi? Viņš gribēja šeit izķeksēt šo bumbiņu un tādējādi zaudēt to ātrumu. Grūti pateikt, viņš arī no tās pozīcijas arī centās arī vilkt līdzi. Varbūt tās gribēja jau tieši pie centra līnijas atņemt bumbu. Neizdevās. Mārtiņš Rieckis noskrēja garām, sagatavoja precīzu metienu un raidīja bumbiņu vārtos. Šobrīd izskatās, ka Lielvārdē pietrūks tādas vēl papildus jaudas, lai dotos arī uzbrukumā, jo Lekrings ļoti labi šobrīd aizsardzībā arī izpilda arī norādījums. Tāls metiens. Varbūt pieminēja vai piesauc, nemācējuši arī ko pateikt, bet redzējām šobrīd Ārts Savins viens pats laukumā bija pret 4 Lekrings aizsargiem. Izdarīja metienu, Krūmiņš varbūt viņi arī to neredzēja un caur padus arī bumba arī atrada ceļu vārtu rāmī. Un šajā brīdī samazinot rezultātu starpību. Redzam, spēlētāji mainījās. Viens pats Ārts Savins atradās. Lūdzu. Jā, 2 Lekrings spēlētāji priekšā Krūmiņam. Bloķēts metiens. Saši tā kā centās. Ar to nepietika. Un redzam, ka viens cilvēks ar precīzu darbību var arī izdarīt to, kas jāizdara. Lai uzpastās Zītsmans, mēt bombiņu nobloķēt šis metiens. Šmīts vēl cīnās, vēl ir bombiņu, aiz vārtiem jau lielvārds. Mēģina tā viltīgu bombiņu vārtos. Vārtos iebakstim, bet Toms Šmīts izdarīja visu. Toms Šmīts izdarīja visu, aizgāja pretnieku vārtiem un izdarīja metienu. Šajā brīdī arī likās, abi vārtu stabi ir nobloķēti. Šmits apgāja apkārt vārtiem. Skatāmies vēlreiz. Šmits paņem bumbu. Iet aiz vārtiem. Apvelk to. Atkārtots metiens izskatījās Bērdulis. Un bumbu vārtos. Redzam šeit, ka bijušas arēnā kaut kādas lietas. Izlidoja pudeli laukumā. Redzam nozog bumbu. Atņem atpakaļ. Spēlēm. Turpinām spēlēt, tiesnesis norāda. Cīņa par to laukumu vidū. Un Agauns labi piespēle. Jā, bumbiņa vārtos. Labi pārmet pāri vārdsargam zem vārtu stabiņa. Un pirms pieminētais 7-3 ir klāt. 7-3 arī klāt, jā. Bet redzējām, pirms tam arī bija tāda cīņa par bumbu. Likās ta bumba vienam, likās bumba otram. Pazaudēja to bumbu un acīgāks un veiklāks. Uz vārtiem devās Saša. Šobrīd redzam viens pats jau labās jau. Laba piespēle. Un par kreiso pusi. Nu, mazliet jāsaka, viņš noriskēja, vēl bumbiņi nebija nevienam ne otram. Jo pretējā gadījumā varēja viņš atstāt savu komandu mazākumā. Un riskēja, mazliet izskrēja kustībā uz vārtu pusi un viss sanāca. Un ar roku uzsit Sašam pa kāju. Saša kaut ko atbild vārdiski. Jā, es stāstu arī ir, ja tu man kaut ko izdarīji. Jā, es darīju kaut ko pretīm, lai ir. Jeckis mēt. Atkārtots metiens. Patrik Aleksandram Brāvam. Viņo cepums laukumā. Jā, jo trešie vārti viņam jau. Jāsaka godīgi. 8-3. Es saprotu arī lielvārdu spēlētājs. Izskatās, ka daļa komandas ir
nosēdusies un īsti vairs varbūt netic panākumam, jo nav vairs viņa tā spēle tik aktīva. Daži spēlētāji, protams, cīnās līdz galam, bet kaut kā, izteikti pēdējie vārti, visi ir tādi samest. Jau, kad varbūt tās, ir padevušies, nezinu, grūti teikt, bet vēl jāspēlē ļoti daudz, 23 minūtes kopā. 5-3, 5-3 ir reti, un reti kā treniņos šī spēle tiek atstrādāta, vairāk tomēr +1 cilvēku. Spēlētāji vairākam tiek atstrādāt šobrīd, kļūdās Lielvārda aizsardzībā. Aleksandrs Abrāmovs. Vienkārši. Pārāk vienkārši. Tas bija tas laikam, kas bija vajadzīgs, neko sarežģīt. Paspēlēt riņķi un agrāk vārds 5-3 nostrādāja. 9-3, trešajā trešdaļā. Jāspēlē vēl 14 minūtes, 20 sekundes, 6 vārdu pārsvars Lekringam. Un vēl vairākums, vairāk kā minūte. Jā, skatīsimies, kas ir šobrīd, ko izdarīs Lekrings spēlētāji, ko darīs Lielvārdas spēlētāji. Tiešām mazliet ir tā kā nokāruši degunus. Lekrings ir uz viļņa. Cīņa laukums stūrī. 2-2. Un Lielvārdos Virsnīca atgūst 1 vārds. Redzējām, nebija nekas sarežģīts, bija cīņa 2-2 laukums stūrī, pēc tam tāds bija tālāk, vēl viena diagonāla piespēle. Un Sandrs Virsnīca samazina rezultātu starpību līdz -5. Tā kā bija iepriekš, un jāspēlē vēl daudz, 12 minūtes. Ir arī Lekringam vēsturē bijuši jautras spēles. Ar ļoti lielu vārdu starpību. Šķiet tā bija Priekuļu vidusskolas sporta zāle. -9. Līdz vienādam rezultātam. Tad šobrīd 30 sekundžu pārtraukumu pieprasa Lielvārde. Un 3-5. Skatīsimies. Savins stūri piespēle Valpēteram. Pa daudz stūri, man liekas, jāved ārā uz saviem bumbiņu, tad būs lielāks izredzes. Ir Valpēters iemet. Ātri realizē. Rezultāts 9-5. Tikai dažas sekundes 11 vajadzēja, lai gūtu vārds, un 5-4 jāspēlē vēl 2 minūtes gandrīz praktiski. Jau iznāk ārā spēlētājs Vasīļevs, kuram vairs bija palicis ļoti maz ko atsēdēt. Un lietas var sākt palikt interesantas. Lekrings iedeva Lielvārdai tādu iespēju aizķerties. Iedeva gaļas gabalu, pēc kura ir jātiecās. Tagad ar visām nagiem, ragiem un visām pārējām lietām viņi centīsies kārpīties līdz tam, lai vismaz izlīdzinātu šajā spēlē rezultātu. Brāļu Riecka laukumā. Tikai. Laukuma spēlētāji ir tikai. Riecka pret Lielvārdi. Un labi, Andris Rieckas paspēja pirmais. Vārti, kur viņš skaitās. Pats izpustīja vārds, tādā gadījumā vārds skaitās, jā? Interesanta epizode šobrīd bija. Kad tik gūtu vārdu. Ivanovs aizbīja. Redzējām. Bet Ivanovs aizbīja tik tālu vārds, Andris bija ātrāks nekā Akmeļlauks. Akmeļlauks tā kā palaiž. Viņš ir šobrīd izvirzījis ārā. Šeit, protams, varbūt tās diskutabla lieta par to, ka vārdsargs kā ir pārvietojies, jo, ja šādi vārti ir izbīdīti vārdsarga dēļ, jā, tas ir pārkāpums, bet, ja arī vārti tiek aizsisti prom, ir iedomātā vārtu konstrukcija, kurās vietās bija, bet, šeit varbūt tās kaut ko daudz diskutēt. Jā, trāpīja pa līniju iekšā vārtos, bet nav gārtāk bija šoreiz Andrija Riecka. 2 minūtes, 10 sekundes. To vienā brīdī spēlētājs priekšā jātotās. Vārdu priekšā šobrīd Ingus. 1 vārds Lielvārda atgūst. Es biju prognozējis 6-5 par labu Lekringam. Vien brīdi 5 Lielvārda izmaz turējās, arī šīs vairs nav rezultāts, bet netipiska situācija. Kaut kādā ikdienas mačiem jāukirē play-off, bet mums ir bijuši 5 minūšu noraidījumi abām komandām. Mums ir noraidīti pat 3 spēlētājiem uzreiz. Spēlējuši 3-3, 4-3, visas tādas versijas ir bijušas. 2 minūtes, 5 sekundes. 4 vārdu starpība atkal ir atjaunot. Lielvārdai pēc Ķēko pietika ar 2 minūtēm, lai 2 vārdus sadaldētu ātri. Tāliem metieniem. Skatīsimies, kas atkal būs. Un spēle noslēgsies. 10-6. Iespaidīgs rezultāts salīdzinot ar pirmo spēli. Un florbola svētki turpināsies pēc nedēļas, tātad 6. aprīlī Valmieras Olimpiskajā centrā. Mēs esam visi aicināti braukt uz vietu, skatīties